pienācis laiks uzstādīt ar iešpreces sistēmu saistītos vadus, bet pirms tam tie ir jāsaved kārtībā. Šeit ir gan arī visi vadi, izņemot vadu uz benzīna sūkni. Benzīna sūkņa vads ir nogriezts, un arī štekeris nav ordinālais. Štekeris nav kā tāds. Šeit ir tā sauktā mammas daļa, bet atbildes daļa, tā sauktais papa, nav. Mēģināju viņu atrast veikalos saistītos ar Padomju un Krievijas auto, bet, diemžēl, nebija iespējams tādu nopirkt. Tāpēc šo štekeri nogriezīšu nost un pielodēšu citu. Vadiem nekas būtisks slikts nav, bet ir momenti, kur ir jāsaved kārtībā. Piemēram, ir jāizravē ārā signalizācija, kur diezgan brutāli un nekvalitīvi uzstādīta bijusi. Jebkurā gadījumā viņai arī pults nav, un man ir nopirkta jauna, speciāli priekš ņīves. Šeit ir vesels muģeklis, viss ir ietīts un iepīts. Tā kā tas ir jāizravē ārā un jāatjauno vadi. Ir jāatjauno lambda zondes vads. Šī ir otrā lambda zondēs katalizatora, kontrolējošā lambda zonde. Šeit ir izgriezts arī gabals ārā apsildes vadiem zondes. Bet tā kā man ir diezgan daudz vadi donori no dažādām mašīnām, pārsvarā no Japāņiem, un arī šis no BMW, un tur ir šie te vadi. Var paņemt vajadzīgu garumu un pielodēt. Šis ir ekranizētais vads. Tā kā to varēs paņemt no donora. Vēl ir jāsaved kārtībā šis vads, kurš aiziet uz ātruma devēju pie sadalas kārbas. To var arī redzēt pēc viņa noauguma. Un te arī kaut kas ir vienots. Tā kā šo arī vajadzēs pārlodēt, iespējams pagarināt un visu satīrīt. Vēl ir galvenie divi plusa vadi, kuri iet uz akumulātoru patiešo pie klemmes. Viens ir labs, bet otrs ir šeit arī savienots. Arī šo vajadzēs atjaunot. Šeit vēl bez tam ir iegriezts un ir jau oksidējies, un principā viņš tie praktiski nolūzis, pusē turās. Tā kā tas ir tas galvenais, kas ir jāizdara, bet pašā pamatā jau vadi ir salīdzinoši vienkārši, nekā sarežģīti. Šeit ir vadi abi divi plusi, kuri aiziet uz dzeses ventilatoriem, uz vienu un uz otru. No vadības bloks viņus vada drošinātāji. Šis ir diagnostikas štekeris. Štekeris pie vadības bloka. Šeit ir immobilizer bloka štekeris. Šeit arī pats immobilizer bloks, kurš nebūs vajadzīgs. Šeit ir vēl štekeri, kur iet uz immobilizer lampiņu. Un speciāli priekš immobilizer iet vads arī uz slēdzi durvīs. Šeit ir relēju bloks. Šeit ir galvenais relējs, kas plusu slēdz, un arī benzīna sūkņi. Vēl visādi. Šis bija nemaldos triecienu devējs, un šis aiziet uz sprauslām. Šī ir pirmā lambda zonde vadošā. Šeit pa laimi štekeris ir. Un tālāk uz spolēm, uz devējiem aiziet uz gaisa masas mērītāju. Principā ļoti tādi vienkārši. Man šie vadi savā ziņā patīk, jo viņi tiešām ir diezgan vienkārši. Kā tikai tādu savedīšu kārtībā, un tad jau varēs visu vilkt iekšā uzstādīt. Būs atkal iekšā salonā panelis jāņem not zem stūres, lai var tur visur tik klāt. Un savilkt vadības bloku, uzstādīt un visus pārējās relējus tā tālāk. Var redzēt, cik kvalitatīvi ir bijusi uzlikta signalizācija. Šeit ir kaut kas pa daudz izgriezts, ielikts gabals. Un savienojumi arī ir savīti un savīti visai pavirši pat. Šeit ir vads, bet tas ir pielodēts. Ir diezgan daudz vadi, kas ir šādi te savīti. Un tas viss ir jāņem ārā.
Diezgan drausmīgi. Izravēju ārā visu lieko signalizāciju. Un šeit var redzēt, cik kvalitatīvi ir likta signalizācija. Savienojumi uz skrutkām, kaut kādi neizprotami sastiķēti vadi. Principā viss. Bet tas pats interesantākais visā šajā procesā ir tāds, ka signalizācija ir ielikta benzīna sūkņu ķēdē. Vismaz ir ielikuši tā kā vadošajā benzīna sūkņu relēju ķēdē, nevis tieši spēku ķēdē. Bet tas viss ir uz skrutkām salikts. Un, kad sāk kaut kādas problēmas notikt ar benzīna sūkni, tas strādā, tad nestrādā. Būtībā var pat prātā neienākt meistaram, ka problēma var būt liktajā signalizācijā. Tā kā, ko lai saka, malači vienkārši tie, kas ir likuši. Antimalači. Liekam klāt ņivas vadības bloku, lai pārbaudītu imobilaizeru darbību. Viņam pēc idejas vajadzēja nostrādāt. Viņš nestrādās. Nociklēt vien to. Pienācis laiks dezaktivizēt imobilaizeru ņivas vadības blokā, tā kā man nav ne atslēgas, ne čipa, ne pat antenis. Čips ir pārlodēts, atliek tikai pārbaudīt, jāpieslēdz pie čāma ņivas, un tad jau redzēs, vai procedūra izdevās. Dubls numur 2. Tas iepriekšējais bija vispār pamattests. Ir potenciāls. Jā, viens strādā. Jā. Cik tas bija? 6 štukas? Vairāk ir nevajag. Man tieši tas tāds. Diemžēl, bet sanāk darīt darbu vienu to pašu otro reizi. Tā kā plāni mainījās un būs motoram iešpreces sistēma, tad jāliek arī bāka no iešpreces sistēmas, lai benzīna sūknis būtu bākā. Tāpēc jāņem ārā ir bāka, kur tika sagatavota pirms tam karburātoru motoram ar jaunu benzīna līmeņa devēju un kopumā savesta kārtībā. Un jāliek vietā šī tē. Šī bāka arī nav slikta, viņa ir principā vesela, bez rūsas. Bet sanāks tagad to visu ņemt ārā.
Benzīna sūknis arī būs jauns, ir jau nopirkts un viss salikts. Tā kā šajā ziņā problēmas nav. Vienīgais tikai nepatīk darīt darbu vien to pašu vairākas reizes. Bāka ir ielikta, maģistrāles pievienotas, pārbaudīts, vai nav noplūdes, noplūžu nav, un viss ir sagatavots, lai varētu tagad likt atpakaļ vāku. Biju aizmirsis šos korķus ielikt iepriekšējo reizi, tagad viņus ieliku, tā kā labi vien bija, kad noņēmu vāku nost, ka bija bāka jāmaina. Likšu kopā. Nu, degvielas sistēma salikta. Eku ir pienākošais uz reiku. Viņš iziet caur filtru lejā un uz resno maģistrāli. Un šitas te ir bratka, iziet arī uz šlauku un uz mazo maģistrāli. Te, protams, visā jāsastiprina būs, lai te nelenderējās un jānostiprina šitā truba. Skatos, ka te jābūt kronšteinam, kas te viņu kad tur to visu būs jāuztais un viņi nav, bet tas būs pēc tam jau kā tādas astītes. Tagad ķeršos klāt vēl dzes sistēmu pabeigt, jāieliek, te ir tas troņiks un traukam vieta jāuztais. Ņiva vēl nerūc, bet tas brīdis tuvojās. Ir ļoti daudz visādu sīkumu, bez kuriem pirmais starts notikt nevar. Nu, piemēram, dzes sistēma ir salikta, bet tā kā vairs nav karburators, bet ir iešpricis, tad daudz kas mainās, un arī izplešanās trauks. Ordinālais izplešanās trauks šeit vairs nedara, špricis izplešanās trauks arī, nu tā, bet man tā sistēma kā tāda nepatīk, un ņem piemēru no Čomaņivas, viņam ir uzlikts šāds te Volkswagen izplešanās trauks, nedaudz pārtaisīt sistēmu, te no korķa izņem visas zarnas ārā, un strādā šis te Volkswagen korķis. Bet, lai viņu uzliktu, viņam ir jāatrod vieta. Vakar nesu vēl kapatu, liku skatījos, lai viņš te netraucē. Un jāuztais ir stiprinājums. Nu, stiprinājums man patreiz ir tapšanas procesā, šitāds viņš būs te. Ir vēl tāds nianses, kā piemēram gaisa masas mērītājs, man no kaut kāda priekšpiedziņa žiguļu uzlikts pagaidām, jo ordinālo dabūt var, bet viņam arī cena nav maza, tur ap 70 eiro maksā bošinieks kaut kādi alternatīvie varianti pa 40, 50, bet pagaidām uzlikšu šo te no priekšpiedziņas, redzēs, ja būs kļūdas pa viņu, tad noteikti nāksies pirkt. Ar radiatoru arī viss nebija tik vienkārši, bet tas arī ir viss uzlikts. Nebija vienkārši ar šito te stienu, kur guļās virsū rezervas ritenis. Man tas, kas bija no sarkanās ņivas ordinālais, tas nederēja, jo viņš sanāk tieši šeit. Viņš paredzēts ir caur šo te caurulu laist, bet kā viņš kaut kā tur nederēja arī dēļ tā, ka es te ieliku vietu priekš termodevēju vēl atsevišķi. Tāpēc nācās meklēt no donora ņivas, un pēc
pusdienas meklējumu atrada, kur bija nobāzes, nedaudz viņu pielocīja, un tagad viņš to dara kā vajag. Protams, arī visas strūkošanas, gruntēšanas, krāsošanas pirms likt. Tas viss daudz laika prasa. Ar bremzēm un sajūgu it kā viss kārtībā, vajag tikai atgaisot līdz galam, jo es te esmu daļai tikai atgaisojis, pārbaudījis uz noplūdēm, it kā nekur nekas nav. Un vēl ir jāpieliek arī ventilators priekš radiatora. Nopirku šādu te no rokas jaunu, bet būs jāizbrauc uz veikalu, kur viņas jaunas tirgo vēl viens jānopērku. Tad viens man būs, kas strādās no šī te devēja, būs atsevišķs termokontrolieris salonā, un otrs strādās no motora vadības bloka. Viņi abi divi būs šeit. Vajadzības gadījumā varēs pārslēgt. Ja būs pa daudz dzēsēšanas, radiatoram varēs vienu atslēgt vai mainīt temperatūras, kad viņš ieslēdzās, teiksim, to, kas no vadības bloka kontrolējās, to atstāt kā galveno un šo tev iestatīt vadības bloka, tieši termovadības bloku, tur, kā man kompresoram ir uzlikts iestatījumos, var iestatīt, lai viņš ieslēdzās, teiksim, jau kad kaut kur pa mežu tiek gāzēs tik ļoti, kad temperatūra straujāk kāpt, lai viņš sāk dzēsēt vēl papildus. Nu, tas tā kā piemērs. Un šeit ir vēl visādas nianses ir, bet, nu jā, iet uz priekšu. Vēl pirms tam, ko es darīju, tas bija bāku vajadzēja ielikt no iešpicas ņivas ar sūkni bākā. Tas nozīmē to, ka vajadzēja jaukt visu salonu atkal ārā, ņemt sēdekļus ārā un likt bāku iekšā. Pievienoties bija diezgan grūti, tā kā man nav tās ordinālās maģistrāls, kas iet apakšā. Biju veikalā, gribēju nopirkt, bet nebija iespējams nevienā, ne otrā nopirkt tieši metāla maģistrāls, kas iet apakšā, tāpēc man ir pievienotas tas viss ir pie vara maģistrālēm, kuras es ievilku vēl, tā kā bija plānots karburators. Te var redzēt, viņas pieskrūvēja ar savilcējiem diezgan brutālā veidā, bet tā kā sūknis pumpē apmēram kaut kāds 3 atmosfēras, tad tur viss turēs, nekāda problēma nevajadzētu būt. Uzliku vēl arī atsevišķi eļas spiediena pulksteni, manometru uztaisīju savienojumu tā, lai var kontrolēt eļas spiedienu.
Pulkstens ir tuvu pusnaktī, izmantoju katru brīvo brīdi, tāpēc strādāju arī, var teikt, tumsā. Ir beidzot pienācis tas brīdis, kad pirmo reizi ņivā liešu benzīnu kameriņu manā īpašumā. Bet benzīna liešana nebūs vienkārša. Gribu noskaidrot, vai pareizi rāda benzīna līmeņa devējs bākā, jo ir salikts, var teikt, no 2 paudzēm instrumentu panelī, kur spidometrs pulkstenis ir no karburatora versijas ar karburatora līmeņa devēju, kurš ir vairāk tā kā reostats, bet tā kā tagad ir iešprices sistēmas bāka, tur šis te līmeņa devējs ir ar tādu kā ogļu kārtiņu, nedaudz citas konstrukcijas. Esmu savienojis ar vadiem to visu, it kā viss ir pareizi, bet vai šī sistēma strādās un cik pareizi strādās, to varēs redzēt tikai tad jau, ka lies iekšā benzīna. Un gribu arī noskaidrot to, cik litri paliek bākā, kad iedegās lampiņa. Tātad tagad es liešu iekšā benzīnu un skatīšos, kad lampiņa nodzesīs. Benzīnu salēju un konstatēju, ka lampiņa nodziest, kad bākā ir 5 litri, tātad viņi iedegās, kad sāk palikt zem 5 litriem. Pieslēgšu tagad benzīna sūkni pa tiešo, lai viņš izpumpē cauri benzīnu visām maģistrālēm, un tādā veidā arī pārbaudīšu, vai nav kaut kur noplūdes. Pienācis laiks pirmajam motora startam. Vakar līdz 2 naktī liku kopā visu atlikušo spoli un visas caurules, ventilācijas un vakumus. Un pēc tam konstatēju, ka vadības bloks neieslēdz galveno releju. Un pēc tam vēl stundu līdz 3 naktī sēdēju, pētīju schēmas, pētīju pinus vadības blokam, kurš par ko atbild. Un pēc tam jau tikai sapratu, kad vadības blokam nepienāk barošana, tā sauktā ACC ķēde, kad pagriež atslēgu uz aizdedzi, kad ieslēdzās eļas lampiņas un lādēšanas. Un tad pēc tam sapratu, ka šajā štekerī ir vajadzīgs šis te barošanas vads. Pagaidām piemontēju viņu tepat klāt pie drošinātāja un iespraudu šajā štekerī, lai varētu izmēģināt.
radiators ir sagatavots uzstādīšanai. Pieliku šādu te ventilātoru, nācās nedaudz palauzīt smadzenes, lai varētu izdomāt, kā nostiprināt, jo šeit nav neviens rūpnīcas stiprinājums, tā kā šis radiators ir paredzēts karburātoru versijai, un karburātoru versijā ventilators ir mehāniskais, spārni ir pieskrūvēti pie dzeses sūkņa, un arī difuzors ir pieskrūvēts. Atrodās tas šeit, no šejienes valkt cauri gaisu. Bija variants pirkt dubultos oriģinālos šprīces ņivas ventilators, bet viņi nāk no priekšas, un pēc mana uzskata tas nav īsti pareizi, ka gaiss tiek pūsts cauri, pareizāk, ka viņš tiek vilkts cauri. Un arī, tā kā, kad nepieiet ar visādiem krāmiem pilni šie ventilatori, ka viņi no priekšas, tur var gan pa mežu braucot, gan zari nākt iekšā, viņi arī tur rūsē, un ir lasīts, ka viņi no šiem te, var teikt, laikapstākļu izmaiņām, no visādiem smiltīm, no augstumā tur sniegs, viss kaut kas iet, viņi mēdz noķīlēt un vispār nedzesēt vairāk. Viņiem tur apstākļi nav diži labi priekšpusē esot. Tāpēc labāk tomēr ir, kad velk cauri, tas arī tā kā pareizāk būtu. Uzliku vienu šādu te ventilātoru, kuru pirku no rokas, no cilvēka, kas ņemās ar Volkswageniem, ar Golfiem, tieši viņam bija jauns, lieks, nevajadzīgs. Un noskaidroju arī, kur tādu var jaunu vēl dabūt, kā izrādās vienā autotuningu veikalā. Domāju, ka piepirkšu vēl vienu klāt, tāpēc uztaisīju arī papildus stiprinājumus vēl otram tādam, lai viņi varētu šeit pieskrūvēt blakus. Tad viens šis te ventilators strādās no motoru vadības bloka, tā kā ir izeja ar relēju tieši uz ventilatoriem oriģinālai šprīces ņivai. Un otrs pieslēgts ar termokontrolieru vai caur termoslēdzi. Iespējams, tagad es ielikšu termoslēdzi šādu te no 2103 paredzētu. Un pēc tam, iespējams, kad uztaisīšu šādu te sistēmu, kā man kompresoram vēl vienā citā mašīnā bija izmantot ar šādu te termokontrolieri. Tikai vienīgi tas, kad ir jāiebūvē šis te termodevējs šeit. Un tā arī nebūtu liela problēma to izdarīt, tikai patreiz to nedarīšu. Tas prasa tomēr laiku, un vēl ir jānovirpo tāda kā buksīti, kur te liekās iekšā presējās, lai varētu tur ievietot šo te un aizliet ar līmi. Bet to es darīšu pēc tam jau, ka ņīva būs braucama, un to varēs arī vēlāk pagaidām izmantošu vai nu no vadības bloka, vai nu šo te, jebkurā gadījumā man ir jāieliek, lai aizskrūvētu cieti atveri, kur viņš ir paredzēts. Savādāk tur tagad ir vaļā. No augšas nostiprināju šādiem te celtniecības veikalā nopērkamajiem leķīšiem un pieskrūvēju, saīsināju skrūvis un pieskrūvēju pie šī te augšējā bleķa, jo nebija cita variantu taisīt kaut kādas vēl uzlikas, kuras te presējās virsū vai kā. Diezgan bezjēdzīgi. Un tā kā te ir vieta, lai varētu ieskrūvēt skrūvi, tad saīsināju skrūvi un ieskrūvēju. Turās ļoti stingri. Štekeris piemeklēja, tā kā te tāds nebija. Te bija vienkārši vadiņi ar kontaktiem. Jānostiprina. Tā kā ķeršos klāt uzstādīšanai. Varēs uzpildīt dzēs sistēmu.
Improvizētais savirzes stends, lai varētu iestatīt minimālās savirzes vērtības, un tad jau ar vienas dienas atļauju turpceļā uz tehnisko apskati iebraukšu un saregulēs precīzi savirzi. Patreiz tā. Savirzi apmēram iestatīju, izmantojot līstes kā kontrolējošo instrumentu un arī kā kontrola punkts pie virsbūves. Piemēram, šeit var ņemt tā kā kontrola punktu, mērīt abās pusēs. Un šeit